Un ar nepacietību gaidītā dāmu grupa Jautrais tīms vēlreiz apliecinot savu lielisko klasi, vēlreiz finālā, un šoreiz viņa pretinietis nav 118, bet gan Gošs komanda melnajos formstērpos. Šoreiz Jautrais tīms iztika bez Guntas Baško, bez šīs lieliskās spēlētājas. Šī komanda spēja parādīt ļoti labu basketbolu, un lai arī pretinietis nebija varbūt tik titulēts kā 118, cīņa bija sīva, to jūs arī redzat, taču meitenes no Jautrā tīma bija nepārspētas arī šoreiz. Protams, daudzreiz savādāk. Kā spēle nav tā kā basketbols, bet kaut kāda cīņa. Nē, tiešām vairāk cīņas spēks, un tā ir laimes spēle, kurš uzvarēs, kurš nē. Sauda bija interesanti. Man jau patīk. Patīkami, jo otrā uzvara pēc kārtas Jautrajam tīmam kopvērtējumā beidzot ļauj pakāpties uz pirmā pakāpiena, no tā nostumjot galvenās konkurences 118. Trešajā vietā pagaidām māsas Jansones un Siena.